Esiet sveicināti novembra čakstas mikslī. Ar jums kopā esmu Mātīs Vītols Vītoliņš un Enija Jermolājeva. Šajā ziņu numurā mēs jūs iepazīstināsim ar novembra notikumiem, kā arī tiksimies ar mūsu skolas jauno direktoru, bet tas ziņu beigās. Amen. 4. novembrī mūsu skolas skolēni apmeklēja Liepājas dzintaru. Novembrī mūsu skolas 9. līdz 11. klases skolēni piedalījās debašu meistarklasēs Dobelē. Novembrī norisinājās lāpu gājiens, kurš sākās Čakstas laukumā un beidzās Ziemeļkapos. 11. novembrī 8. līdz 11. klases skolēni piedalījās skolotājs Iris Sotrups ikgadējā rīkotajā ekskursijā pa brīvības cīņu. Tā kā tieši tā. Mans draugs, mēs ar tevi dzīvojam Latvijā. Mēs bieži nesaprotam, bet mums tā ir vienīgā. Tu mosties ar Latvijas rītu, ej gulēt, kad saule riet. Tu vari aizbraukt tālu, bet no Latvijas tev neaiziet. 700 gadus vācieši nāca, krievi, sviedri, lai nospiestu mūs uz ceļiem. 11. novembrī mēs lauzāmies ar rokām skolas telpās. Septītās klases skolēni tikās ar folkloras grupu Vilkači 13. novembrī. Par godu Latvijas dzimšanas dienai 16. novembrī norisinājās 5. klasēm intelektuāls konkurss Mana Latvija. Latvijas dzimšanas dienai veltītais pasākums 17. novembrī norisinājās Čakstas laukumā. Izraudīts, kas tagad mums visiem ir. Dzimšanas dienā! Latvija! Valsts svētku dienā mūsu skolas skolēni ir ļoti aktīvi. Vidusskolēni sprādzienu viktorīnā ieguva 2. vietu. Mūsu skola 28. novembrī devās uz Iecevu, kur piedalījās nacionālajā debašu turnīrā. Jāpiezīmē, ka labākās no runātājām bija Anna Paula Spriedēja un Anna Audere. Paldies viņām par to! Kā aizvadīts pirmais mēnesis jaunajā amatā? Jāsaka jau tā, ka patiesībā jaunajā amatā esmu bijusi tikai reāli 2 nedēļas, jo 3. nedēļa man bija kursu nedēļa, un es praktiski šeit biju tikai uz vecāku sapulcēm, kad ierados iepazīties ar mūsu skolas skolēnu vecākiem, parunāt, varbūt uzklausīt kādas problēmas, bet, jāsaka tā, secinājums, darbs ir daudz, jādara viss kaut kas, es domāju, sākums vienmēr visiem ir grūts, jā. Kādu iemeslu vadīt jūs pieteicāties direktors kandidatūrai? Man šķiet, ka dzīvē viss notiek tā, kā tam ir jānotiek. Un katram
laika posmam ir jānotiek tieši tajā brīdī, kad viņš notiek. Tāpatām, kad es sāku strādāt vispār par pedagogu, es izgāju cauri tām vajadzībām, kas ir nepieciešams audzinātājiem, kas ir nepieciešams pedagogam, pēc tam es kāpu nākošajā solī, kas bija direktora vietnieka matā nepieciešamās lietas. Un, acīm redzot, viss laiks tika sakārtots tā, ka man bija jākļūst par direktoru šajā skolā. Un kā šis notikums mainīja jūsu ikdienu? Mainījās man laikam tā situācija. Tad, kad es pieredzu vienā vietā būt un esi komforta zonā, un tev pēc tam ir jāienāk pilnīgi citā vidē, citā vietā, tad tas varbūt tas nemieris iekšā, kā būs, kā nebūs, bet darba pienākumi jau pārsvarā ir diezgan pierast un līdzīgi, un tā kā, tā, lai varētu teikt, ka tas ļoti mainīja, tā laikam nebūs taisnība. Tad kopumā jūs esat iejutusies jaunajā matā? Šajā skolā? Jā, šajā skolā. Es domāju, ka jā. Un ņemot vērā to, ka te es jūtos labi, un neskatoties to, ka sākums varbūt šķita grūts, es domāju, ka mums izdosies. Gan skolēniem, gan pedagogiem mums visiem kopā varētu izdoties. Un ko jūs domājat par Čakstes Miksli? Es domāju, ka pirmkārt jāpiemina vispirms droši vien tas, ka es uzskatu, ka šajā skolā ir ļoti lieliska skolēnu līdzpārvalde. Un bieži jau negadās, ka skolās ir šādi mikšļi, un šī ir tāda ļoti laba lieta gan skolēniem, gan arī noderīga lieta sabiedrībai, jo tādā veidā arī sabiedrība var uzzināt, kas interesants notiek mūsu skolā, un arī skolēni radina sevi būt patstāvīgiem un drošiem un uzstāties. Un visbeidzot vēlējumu vārdu Čakstes Mikšļu skatītājiem. Es novēlu Čakstes Mikšļu skatītājiem pirmkārt skatīties un sekot līdzi esošiem raidījumiem, un pašiem izdarīt kaut ko tādu, lai arī viņi nonāktu šajā raidījumā. Un bonus jautājums no Čakstes Mikšļu veidotājiem. Kāda ir jūsu mīļākā kūka? Visas pēc iespējas sviestainākas un saldākas. Paldies! Viss, mums ir viss!